Vēlreiz visiem labdien! Mēs varētu sākt ar to, kad mēs varētu apsēsties tā, lai jums ir ērti, lai jums nav kaut kāds saspringzinājums, lai tiešām ir ērti. Tad mums būtu iekšēji jāsameklē savu iekšējā labsajūta. Es pieņemu, ka daudziem viņa jau ir. Kādreiz lietot tādu vārdu salikumu kā dievišķais bērns. Jūs varat atcerēties kādu bērnības mirkli, kad jūs esat bijuši laimīgi, iemācījāties braukt ar riteni, jo tad, kad mēs atceramies kaut kādas sajūtas, mums atgriežās mūsu ķermeniskās sajūtas. Ja mēs tikai pieslēdzamies verbāli un ar prātu, un ka es tā starp citu zinu, man 5. dzimšanas dienā uzdāvināja kaut ko, tad tas notiek verbāli. Mums ļoti svarīgi kultivēt sevī šīs pozitīvās sajūtas, un viena no tām pozitīvām sajūtām vienmēr ir saistīta ar tad, kad mēs esam bijuši tādi patiesi laimīgi. Es gribētu jums lūgt atcerēties, kad jūs bijuši patiesi laimīgi, pēc iespējas jaunākā vecumā. Ja kāds sevi redz tādā apzinātā vecumā, un piemēram 18 gados arī nav slikti. Tam, kam traucē tas telpas izskats, tad drusku pievērt acis, mums tiešām ir jāsajūt tā labsajūta sevī, ko mēs esam jutuši kā bērni, kad mums vēl neinteresē, kas būs vakariņās, kas būs no rīta, kas bija pusdienās, ko mēs varbūt darīsim, bet ir šī piedzīvojuma spēja vai sajūta, ka viss notiks tūlīt un tagad. Un tad, kad jums tā sajūta nāk pie sevis, mēģiniet tā kā notvert viņu, kāda ir tā sajūta tieši ķermenī. Nevis galvā vai domās, bet kāda ir šī sajūta sirdsapvidū, tad arī zemāk, kājās, rokās. Jo mēs varam sajūtu turēt kaut kādā vienā ķermeņa daļā tikai, bet mēs arī varam ļaut tai sajūtai izplatīties. Tad, kad mēs esam spontāni priecīgi, mēs par to nedomājam. Un bieži vien daudziem cilvēkiem prieks bāzējas kaut kādā vienā ķermeņa daļā. Ja es jums tagad lūgtu, mēs to nedarīsim, bet jūs domās varat tā, ka, piemēram, kurā vietā ķermenī mīt mans vislielākais prieks, un ja man tur būtu jāpieliek roka, tas nekad nav viss ķermenis. Tā ir kaut kāda viena vieta, kur tas bāzējās, vai tā kā kaut kāds teritorija vai telpa ķermeniskā. Un mums ir svarīgi, lai mēs varētu šo te labsajūtu piedzīvot arī dziļāk, lai mēs viņu varētu izjust. Un varbūt arī kāds tam visam citam var dot citu vārdu. Tas varbūt ir rāms prieks, vienkārši klusums, tāda laimības garša. Varbūt tā ir vasara, saule, siltums. Katram cilvēkam šai te sajūtai rodas asociācijas. Un ļoti svarīgi sev pašam atzīmēt, ko man nozīmē tā laimības sajūta, ko tas man nozīmē. Ja jums rodas kaut kāda vārda vai asociācijas, vajag viņas tā kā nofiksēt prātā. Jo mums vajag, lai arī mūsu prāts izgaismojas un paliek laimīgāks. Un prāts var palikt laimīgāks tikai tad, ja mēs viņam ļaujam arī pieskarties, tām lietām, ko mēs izjūtam. Un tad arī prātā var ieplūst šis te siltums un, varētu teikt, tā laimības sajūta, kura mūsos ir, un tā kā izplešās pa mūsu ķermeni. Un mēs mēģināsim šodien to, ko mēs klausamies vai domājam, piedalāmies, kad veidot no tādas pamats sajūtas, kuru mēs dienas laikā kultivēsim. Jo mums ir svarīga šī te attīstīšana. Vai pastiprināšana. Tas ir līdzīgi kā mūzika, kad skan radio, viņa ir klusa, ļoti maiga, bet mēs viņu varam tā kā pagriezt skaļāk, un, protams, ja mēs pagriežam ļoti skaļi, tad arī dzird kaimiņi un varbūt ārā. Un tas ir arī ar šo mūsu iekšējo sajūtu, un tas ir arī tāds, var teikt, apziņas stāvoklis. Ja viņš ir vienlīdz spēcīgs, nepārtraukts, tad šo mūsu mūziku, ko izskano mūsu iekšējā būtība, var dzirdēt ļoti daudzi, un tas izpaudīsies noteikti kā sajūta, kā sajūta, kad citi sajūtīs to mūsu laimīgo, kluso, rāmo klātbūtni. Tā kā mēs visi šeit strādājam ar tādiem pedagoģijas jautājumiem, tad mums ļoti būtiski, lai tas lauks, kas rodas ap mums, lai viņš arī visus pārējos ieved tādā, lietosim vārdu tādā harmonijā, līdzsvarā, atbrīvotu, lai tas viss pēc iespējas tā kā harmonizējas. Un tādēļ mums ir svarīgi šī te iekšējais sajūtas stāvoklis, iekšējā tā mūsu sajūta, kāda mūsu iekšējā telpā ir. Es sākumā šodien gribēju vērst jums uzmanību uz to, ka bez šiem te vingrinājumiem, ko mēs darām,
kad patiesībā klusums arī ir ļoti saistīts ar fizioloģiju. Un bieži vien cilvēki, kuri saka, ka viņi nespēja nodarboties ar klusuma vingrinājumiem, vai arī, teiksim, atrasties dabā vai būt vienpatībā, parasti tas ir saistīts arī ar mūsu fizioloģiskajiem procesiem. Jo šī rāmā laimība vai klusums vistiešākā veidā ir saistīts ar mūsu nervu sistēmas darbību. Un tādēļ, ja mēs un arī ar mūsu dažādiem emocionāliem stāvokļiem, un tādēļ, ja mēs izjūtam kaut kādus diskomforta stāvokļus, vai varbūt viņi ir saistīti ar emocijām, kādam varbūt viņas ir skumjas, piemēram, ļoti lielas, vai varbūt kādam ir aizvainojums, kādam ir kādas citas pārdomas, kādam varbūt vienkārši ir kaut kādi, piemēram, bezcerīgi stāvokļi, un varbūt arī pretēji ļoti priecīgs, ļoti laimīgs. Tas viss izplatās mūsu tajā fiziskajā ķermenī. Un mums tomēr ļoti būtiski ir pašiem arī saprast ne tikai to, ka mēs gribam piedzīvot vai atklāt sevī kaut ko jaunu, bet arī saprast, ka mūsu ķermenis mums rāda, vai ir tāds ceļa rādītājs, kas mums palīdz. Un tādēļ mēs šodien varbūt dažus vingrinājumus arī veiksim, ja jūs gribēsiet, vēlēsieties, lai mēs varam atbrīvot savu fizisko ķermeni. Un visi veidi, kā mēs varam atbrīvot savu fizisko ķermeni, vienmēr ļaus ieiet jūsos vairāk klusuma, vairāk līdzsvaru, mēs varēsim vairāk uzņemt apkārtējo pasauli un arī līdz ar to savu pasauli spoguļot pretī. Un mēs tagad varētu izdarīt tādu mazu vingrinājumu, kas varbūt kādam radīs arī diskomfortu, bet mēs tomēr mēģināsim. Mēs izvēlēsimies katrs vienam cilvēkam, kurš šeit ir klātesošs, pateikt kaut ko, ar ko viņš šodien jūs ir, neteiksim, ka pārsteidz, bet jūs esat viņā kaut ko ievērojis. Mēs mēģināsim pēc tādu paritātes principu, kad, ja viens ir vienu izvēlējies, kad visi neteiksim visu ojāram, ja mēs varētu kādreiz pārda dienā vai dzimšanas dienā ojāram visu, ja, bet šoreiz mēģināsim kaut kā mēģināt, bet nevis tagad to, ko jūs zinat par to cilvēku, ja, kad, piemēram, kāds viņš tur ir un kādas labas īpašības, un, piemēram, viņš tur, ko viņš prot, ja, bet mēs šeit sēžam, mēs šeit esam kaut kādā izskatā, un kaut kādā sajūtā, un mums jāmēģina kaut ko nolasīt, pateikt tam cilvēkam, kas mani tajā cilvēkā uzrunā. Šobrīd, ja, kas šobrīd mani uzrunā. Un atrast arī šos te dažus īsos vārdus, ja. Varbūt tas liekas ļoti grūti sākotnēji, ja? Bet mēs vienkārši tā nevajag tagad domāt, jo kā jūs domāsiet ar prātu, ja? Tā rodas tāds kaut kas monologs galvā, ko es teikšu un kam es teikšu, tagad vienu vajag izvēlēties, kuram teikt, ja? To mēs atstājam mierā. Jo jūs jau neziniet, par kuru tiks pateikts, tā kā jūsu plāns nedarbojas, ja? Tāds, ja? Es izvēlēšos jūs, kā jums vārds? Katrīna. Katrīna. Man Katrīnai šodien tas zilais, kas no tevis nāk, tas tumšs zilais, ja? Viņš kaut kādā veidā man vispār asociējas ar visu to, ko tu sevī nes. Tas ir tāds, mana tā sajūta, tas es pirmais, ka tevi ieraugu, šodien redzu nevis to tavu izskatu, bet to zilo krāsu. Mēs uz to pasāksim pasaulē, lūdzu. Jums iespēja vienam kādam pateikt kaut ko? Jā, jums nāk, jebkuram, jūs tagad jebkuram. Man ir jāsaka. Jā, mēs pasarīsim. Vienu izvēlamies tādu. Un ko mēs varam viņam pateikt, to mēs pasakam. Patīk Evītevs, es nezinu, kā viņš saucās, bet man patīk tas Pančo, ja? Patīk. Viņš to izskās. Un mēs visi arī pasaka, mēģinām sajust, forši, vai ne, tas Pančos. Vajag mēģināt viņu uztvert to, ja? Nevis tā kā, ko tā Evī domā, bet tieši par to, ko tāds, kas ir. Tad pa sauli mēs tā visi tālāk līdz katrs. Mani šodien piesaistīja Nesa, un rada tādu mīlīgu māju omulības sajūtu. Pilnīgi gribas piesaisties tā blakus, piespiesties un sajust to siltumu. Man tāda šorīt sajūta. Es šodien pastījos uzreiz uz Kristīnu pretī un likās viņai, ka šodien kaut kas jauns. Un šķiet, tā ir matu krāsa. Es nezinu, kāpēc. Nezinu, kāpēc? Varbūt tā ir dabiska, varbūt ne, bet šodien man tā likies pilnīgi savādāk.
Man šodien Inārai piesaista, ka viņa ir tik ļoti elegantā izskatā tērpusies, jo man vienmēr patīk, ka viņa tautas tērpā tērpjās, tas tik skaisti, bet viņai tik ļoti arī piestāv tāds elegants izskats. Ilze. Nu, man asociējās ar tādu jautājumu, ka tev ir kaut kāds jautājums. Tāds, nu, jautājoši tāda, tāda jautājoša, ap tevi tāda jautājoša vide vai kaut kas tāds, tāds kā jautājums. Vai no par šodien, vai vispār, vai kaut kas tāds jautājums. Uz kur tu atbildi nezini, bet uz kur tu gaidi. Es gaidu atbildi, es nokritīšu no šitā krēsla. Nē, tādā plašākā nozīmē. Man tā sajūta, ne par to vai notiks. Jā, to viņš vienkārši ķer līdzi. Šorīt piesaistīja tāda sajūta, ko es pat arī pa daļai pazīstu, un tādēļ man tas tā asociatīvi likās ļoti tuvu. Es pavēroju tavu skatienu, un man bija tā sajūta, ka tev ir tāda, tāda iekšēja, kā lai pasaka, reizē ļoti nopietna, bet reizē spēles sajūta, jo tu ved visus pārējos pretī brīnumam, un tu mazliet vairāk par to zini, bet tā pašā laikā tas brīnums arī tev ir brīnums. Un ir tā ārkārtīgi labā garša, ka tu zini, kā uzņemt virzienu. Mēs tagad varam savas brīnuma garšu. O jā, pastarot mums brīnuma garšu. Okay. Es taisnu pievēršos Daigaisim, saku, cik auglīgi dāmas ir, smaidīgi, man liekas, kā tad viņi varētu būt, ka dusmīgi. Viņi ļoti tāds ir, viņi ir iemiesojies smaids un tāda labvēlība, un tas man arī ļoti patīks, tava sabiedrība. Es šorīt tā kā uz Ernestu apskatījos, un es tā kā ar prātu zinu, ka vakarā droši ir tāda svinīga un tāda lieta, bet man likās ļoti tāds pacilojušs noskaņojums, tāds, ka tā kā balīga virziena, tā mierīgāk un tā prātīga, tā ļoti tā kā darbīgs noskaņojums vēl nav, bet tāda rāma būšana, tāda ļoti jauka tā. Un prieks, ka tu uz ikšķilu ticis. Arī ne otrdienā, ja. Man izvēles nav, man ir palikusi veida. Tā ir izvēle. Tā varianta. Pirmajā mirklī, ja tā rūpīgi nepaskatās, tad ja tā vēl noņem brilli, tad izskatās, ka Benitē varētu austiņas ausīs būt, kas ir mākslīgi noslēptas, ir tāds priekšā tāds šņorītis, droši vien kaut kur ir plējerītis un kaut kur ir noslēptas austiņas. Un reku, tur stūrīti ir vēl šņorītis vienmērā. Benita šodien klausīsies ar tām austiņām un ar tām austiņām. Tad, kad jūs katrs teicāt, mēs noteikti katrs sajūtām ļoti dažādas sajūtas. Atšķirīgas no tā, kad mēs ieskatījāmies sevi un meklējām to, es teiktu, dievišķā bērna sajūta. Bet arī tās sajūtas, ko jūs katrs izpaudāt, mēs viņas sajūtam kā vērojumu, ja? Ikdienas steigā mēs šiem te iekšējiem vērojumiem varbūt nepiegriežam uzmanību, un viņi ir neapzināti. Bet jo mēs vairāk tā kā iegūstam to savu iekšējo telpu, savu telpu lielāku, jo mums tas vērojums arī atstāja uz mums kaut kādu iespaidu. Mēs to varam uztvert, kad saka, ka
Ojārs rada brīnumu, kad kāds klausīsies, ja, kādam ir kaut kas ļoti silts, ja, mēs varam ātrāk šo te informāciju ne tikai dzirdēt, ko mēs saprotam ar prātu uztveram, ja, bet mēs viņu arī varam sajust ar ķermeni. Un mēs varētu šodien, tā kā jums arī, es saprotu, vēl rīt ir radoša diena, jūs varētu sev pateikt, ka jūs atļaujat vispār klausīties ar visu ķermeni, klausīties ar rokām, ar plaukstām, jo tas ir ļoti būtiski. Ir arī skolās izpildīti dažādi tādi pārbaudes veidi, ja, kad vienai klasē ļauj pierakstīt un otrai neļauj pierakstīt, ja, un tie bērniem it kā notiek šī atvērtā klausīšanās, ka tu klausies ar visu savu būtību, ar visu savu ķermeni, ka mēs uzņemam informāciju vairāk. Jo bieži vien mēs domājam, ka mēs visu uztveram ar acīm, ar ausīm, vai tie, kas ir tie mūsu 5 sensori orgāni, bet mūsu ķermenis ir ļoti unikāls un mēs viņu nepazīstam pilnībā. Mēs viņu nelietojam, jo jūs paši esat sajutuši, ka jūs kādreiz kaut ko jūtat ar muguru, kaut ko jūs jūtat varbūt ar pleciem, kāds varbūt jūt ar plaukstām. Ir cilvēkiem, kuriem noteikti gribas pieskarties otram, lai saprastu. Otram vajag nostāties pretī un acīs ieskatīties. Ja? Mums ir savi veidi, kā mēs tā kā nolasam pasauli. Bet pēc tā visa, kad mēs zinām savas tās, var teikt, raksturīgās īpašības, mums ir ļoti svarīgi tā kā paplašināties, nonākt kaut kādā citā veidā, paskatīties, ko jūt tie, kas, piemēram, jūt ar rokām, ja? Ko mēs varam sajust, piemēram, ar, kā mēs sakam, ar sirdi, ko mēs varbūt varam sajust ar visu ķermeni, jo tā informācija, sevišķi dabā, ja jūs mēģināsiet paši ar sevi eksperimentēt, noteikti ļoti, ļoti atšķirsies, ja? Un mums tā kā ir jāiet tādā klusuma virzienā, bet lai jums nebūtu tāds tas iekšējais tāds drusku, mums ir visiem tāds drusku sastingums, tāds drusku nesastingums, bet tāds jūtu iecietējums, ja? Mums tā kā jāļauj tai sajūtai, kas mūsos tagad ienāca visos, ja? Jums būtu jāļauj, lai viņi tā kā tek, lai viņš tek pa jūsu to visu ķermeni, lai viņš tā kā nepaliek kaut kādā vietā, lai viņš izplatās pa visu šo te ķermeni. Jo it sevišķi tiem, kas ļoti daudz domā, kas ir ļoti loģiski, ja, tā galva ir vajadzīga, bet mums vajadzīga, lai tā galva ir viegla. Mums ir vajadzīgs, lai rokas ir darbīgas, lai rokas dzied, ja, lai ir kaut kādas roku kustības. Un mums ir svarīgi tā kā atbrīvot kaut ko, ja. Pirms mēs ķersimies tālāk, es jums lūkšu izdarīt vienu vingrinājumu, ko mēs tā kā padarīsim te sēžot, ja, lai jūs saprastu, kā darbojas jūsu labā un kreisā smadzeņu puslode. Mēs tā kā saliksim rokas priekšā, jo tāds vingrinājums būs ar pirkstiem, ja. Vispirms iemācīsimies kustības kaut kādas, ja. Tagad uzliekam īkšķus uz augšu, uz leju. Viņš tā mēs varam, ja. Vienkārši, tā kā klausa, viņi tā. Tagad mazos pirkstīgus un klausa, vai ne? Tagad izdarīsim tā, ka vienai rokai īkšķi, otrai mazo pirkstī. Un tagad mainīsim. Šitos paņemam, tos paceļam, tos paņemam un pamēģinām. Un tagad ir tā, tiem, kam neklausa, nedziet man šodien ar kļūdu, ja? Ja ir kļūda, vienkārši tā daram. Nevis metam mieru, bet tā kā papildam. Mēģina tikt pie tā, kad viņi klausa. Šis te vingrinājums savieno kreiso un labo smadzeņu puslodi, uz to korteksu, ja? Tos visus mūsu talamusu, hipotalamusu. Viņš tagad viņu, ja viņš neklausa, jūs viņam sakat, nē, Daiga, es šo varu, ja? Mēģinam tā kā, vieniem vieglāk ir skatīties, vieniem ne, un mēģina tā, tiem, kam tagad tā kustība iet, dažiem iet, ja? Tiem, kam neiet, tie vingrinās, tie mēģina sajust, kas notiek jūsu ķermenī, galvā, tā kā vai kaut kāda sajūta, vai kaut kas nav. Un tiem, kam neiet, arī mēģināt saprast, kāpēc viņi neiet, ja? Šis ir vingrinājums, kuru vispār liek pildīt visiem cilvēkiem pēc 40, tas nozīmē, ka man jāpilda katru dienu, ja? Viņš atbrīvo no visiem insulta un mikroinsulta šiem visiem, jo viņš savieno tiešām dod tādu. Un mums ir ļoti būtiski, ja, šādi dažādi vingrinājumi, ja jūs sastopaties, arī kā skolotāji savā praksē, kas vingrina šos te pirkstus, ja, jo viņš vingrina mūsu šo te smadzeņu darbību. Un mēs tagad atgriežamies pie tā, ka tas ir tas mūsu iekšējais klusums. Un svarīgi ir tā, kad ir cilvēki, kuriem nesanāk, es arī pieauguši cilvēku zinu, kur paliek nervozi, ja? Viņš ir, nē, šito nepildi, šis nav mans vingrinājums, tu gribi, tu pildi, ja? Tas neko nedod, ja? Bet principā viņš nevar izpildīt un arī negrib to prātu, jo sākumā ir prāts jāpiespiež. Tur ir jāpiespiež kaut kādai plūsmē, lai viņa tā kā tek, ja? Tā kā mēs viņu esam piespieduši, tā viņa tek, ja? Tā viņa tā kā sāk tecēt, ja? Un mums ir ļoti svarīgi tā kā, veikt visdažādākos vingrinājumus, kas atbrīvotu mūsu iekšējo plūsmu, mūsu iekšējo tādu to spriedzi. Ja? Viens no tiem vingrinājumiem, ko jūs visi zinat, ir mēs tagad drusku fiziski mēs saberzēsim rokas. Vispār tās burtnīcas jānolika, jums tagad jāraksta nebūs, lai mēs tur netraucēt. Vajadzētu tā, lai tās rokas paliek siltas.
Un sākumā ar pirkstu galiem, bet nevajag ļoti viegli. Mēs tā kā no pakauša uz